Raidījuma drapins pielikums mans sarunbiedrs Uldis Augulis. Zemkopības ministrs pašlaik Kulberga valdībā tikai vairāk kā mēnesis, bet es tiešām ticu un esmu pārliecināts, ka būs zemkopības ministrs arī pēc vēlēšanām un tad 4 gadus. Ar savu pieredzi, stāju, zināšanām, diezgan stingro nervu sistēmu. Viņš ir tas cilvēks, kas mums var risināt jautājumus, meklēt jaunas likumdošanas iniciatīvas un izstrādāt tādas lietas, kas ir svarīgas Latvijai kopumā. Un tomēr es jau gribētu uzdot jautājumu par PVN pārtikai, jo man ļoti gribētos, lai PVN tiktu samazināts Latvijā ražotai pārtikai, kur ir iespējami tuvs tas pārvadājums, kur nav liekas ķīmijas, kur ir daudz zaļāk šī pēda, un arī no otras puses mums ir ne tikai veselīgāk, bet arī valstiski nozīmīgāk lietot Latvijā ražot pārtiku. Kādā veidā tu samazinās PVN pārtikai Latvijā ražotam produktam? Nu, kā mēs zinām, no 1. jūlija jau šobrīd ir pārtikas precēm, Latvijā ražotām pārtikas precēm ir samazinātais pievienotās vērtības nodoklis uz 12%, kas jau 1. mēnesī parāda to, ka ir cenu izmaiņas veikalā. Tas rada arī potenciālu mūsu pašu ražotājiem, lai mēs patērētu vairāk Latvijā ražoto preci, jo saražot mēs varam, un mazāk atbalstīt importēto preci. Līdz ar to mēs varam vairāk attīstīt savu ražotāju, un mūsu ražotājs ne tikai nodrošināt mums pārtiku, šeit, kā minēja jau arī daudz veselīgāku pārtiku, bet mēs kļūstam arī ar daudz lielāku potenciālu arī eksportēt mūsu preces. Ja mēs to nedaram vai kaut kādā veidā neatbalstam tieši mūsu ražotājus ar šo pievienoto vērtības nodokli, mēs jau nīcinām ārā mūsu ražotāju. Un līdz ar to mums šai normai, nevis tā kā tas ir šobrīd uz laiku ielikt, bet normai ir jābūt pastāvīgai normai, iespējams paplašināt vēl pārtikas produktus. Es domāju, to grozu mums vajadzētu lielāku. Tieši tā, un es domāju, ka mēs pārliecināsim arī Finanšu ministriju par to, ka šim tiešām ir efekts. Mēs nevaram paskatīties tikai šauri, mums jāskatās uz visu ražošanu kopumā, uz visu tirzniecību kopumā, uz pārstrādi kopumā, kā tas atsaucās mūsu pircēju maciņos un kā tas atbalsta mūsu ražotāju. Man liekas, šis ir tas, kam ir jābūt uzsvaram. Mēs gribam, lai mums Latvijā tiek ražots, lai mēs patērējam vairāk Latvijā ražoto, jo katrs tas, ko mēs patērējam šeit Latvijā ražoto, ieejot veikalā, nopērkot gurķi, bet nopērkot paralēli arī Latvijā ražotu salātu, mēs jau to IKP kopumā ceļam sev uz augšu, un līdz ar to mēs atkal nopelnam vairāk budžetā, lai mēs varētu atļauties vairāk citas lietas. Es tev novēlu to gurķi un tos salātus pirkt ne tikai tādēļ, ka viņi ir lētāki, bet arī tāpēc, ka viņi netiek vest no ļoti tālām zemēm un nav tādēļ saņemši tādas pesticīdu devas. Tas ir veselīgāk. Paldies! Es, mīļie skatītāji, jums novēlu Kurzemē paņemt ZZS sarakstu un pirmajam numuram, proti zemkopības ministram Uldim Augulim, ievilkt kārtīgu krustu, tādu pozitīvo krustu. Lai jums labi veicās, mīļie vēlētāji!